Varbūt tu atceries kādu no savas vecmāmiņas teicieniem, ka tu biji par kaut ko ļoti laimīgs un pacelāts. Pēc baltām kaziņām vienmēr nāk melnas kaziņas, vai nesmejies tik daudz, būs rūgti jāraud. Laime un nelaime, karsts un augsts, bagātība un nabadzība, sieviete un vīrietis, labs un ļauns, pozitīvs un negatīvs, balts un melns, diena un nakts, gaisma un tumsa, iņ un jaņ. Tā varētu turpināt līdz bezgalībai. Visumā tā ir iekārtots, ka pēc katras dienas iestājas nakts, un pēc katras nakts atkal aust diena. Tieši tāpat ir ar visu, kas notiek tavā dzīvē. Jā, pēc baltajām kaziņām noteikti nāks melnās, un pēc lieliem priekiem būs rūgti jāraud. Tas ir polaritātes jeb pretmeta likums. Bet tieši tāpat ir uz otru pusi. Pēc bēdām vienmēr nāk prieki, un pēc nelaimes vienmēr nāk laime. Un tas nebūtu nenozīmē, ka tāpēc, ja es dikti sapriecāšos, tad tāpēc man būs jāraud. Tas ir tāpēc, ka šī vienkārši ir dabiska riņķveida kustība visumā. Izpratne par polaritātes likumu palīdz ieraudzīt savu dzīvi vieglāku. No šī likuma nav iespējams izvairīties, bet tam ļaujoties un piedzīvojot savu dzīvi, tu viennozīmīgi būsi ieguvējis. Mels Gils savā grāmatā Meta noslēpums saka, ka itin viss ir duāls un itin visam ir savs pretmets, bet tas nozīmē, ka pretmeti dabā ir identiski, atšķiras tikai to izpausmes pakāpe. Kā to saprast? Vienkāršākais piemērs ir ar termometru. Aplūkosim temperatūras skalu. Viens skalas gals norāda uz ledus augstu temperatūru, bet otrs uz verdoši karstu, un pa vidu ir dažādas temperatūras pakāpes, no augsta līdz karstam. Ja skatāmies no nulles uz leju, tad saprotam, ka temperatūra apzīmēs augstumu. Ja virzāmies no nulles uz augšu, tad kļūs arvien siltāks un siltāks, līdz būs pavisam karsti. Tātad karsts un augsts dabā ir identisks, jo pieder vienai temperatūras skalai. Atšķiras tikai to siltuma pakāpe. Šis pats princips ir attiecināms uz pilnīgi visu. Mīlēts un ienīsts, tuvu un tālu, cilvēks un dievs. Un tagad iedomājies, katrā cilvēkā ir daļa no dievišķā. Tā ir daļa, kurā dzīvo tava patiesā būtība, tavi talanti un tavs potenciāls radīt pasaulē labo. Tātad polaritātes likums pierāda to, ka arī cilvēks var būt dievišķis radītājs. Cilvēks ir spējīgs radīt lietas it kā no nekā. Jebkura ideja sākumā ir tikai doma, līdz cilvēks to sāk realizēt. Pieņemsim, ka tev ir superspējas, un tu sāc iet uz kreiso pusi vai uz labo, vienalga. Un tu ejot taisnā līnijā pāri visiem šķēršļiem, kalniem, okeāniem un tā tālāk, pēc kāda laika atkal nonāc tajā pašā vietā, no kuras sāki. Tas nozīmē, ka pretmetus vienmēr var nolīdzināt uz nulles punktu, jo, ja visam ir pretmeti, tad viss ir tikai pa pusē patiesība. Kā izmantot polaritātes likumu savā labā? Cilvēkam, uzņemoties atbildību par savu dzīvi, ir dota iespēja izvēlēties, kurā skalas pusē viņš vēlas atrasties. Būt laimīgam nozīmē būt nepārtrauktā procesā, visa mūža garumā. Laime nav mērķis, laime ir process. Tev ir dota iespēja izvēlēties, piedot vai dzīvot aizvainojumā, kultivēt negativitāti vai vairot pozitīvo savā un līdz ar to arī citu cilvēku dzīvēs un pasaulē. Pieņemšanas pretmets ir pretestība. Pieņemšana bieži tiek jaukta ar padošanos, bezdarbību un samierināšanos. Taču pieņemot konkrēto situāciju un palaižot to, tu pārvietojies dažas pakāpes tuvāk tās pozitīvam iznākumam. Pieņemot, tu sāc koncentrēties uz pozitīvo mērķi, kuru tu gribi sasniegt, nevis visu savu uzmanību velti trūkumam. Tāpēc atbilstoši pievilkšanās likumam, tu sāc piesaistīt to, ko dzīvē gribi sasniegt. Polaritātes likums ir tikai viens no 6 pārējiem, nemazāk būtiskajiem visuma likumiem, kuri eksistē tavā dzīvē. Skaties nākamo video, lai iepazītos ar visuma likumu numur 5. Spied patīk, ja tev šis video bija noderīgs, un seko man Instagramā, Facebookā un YouTube, un iepazīsties ar subliminal.lv radīto saturu arī mājaslapā.